Čau, mīļie podkāsta Muša klausītāji. Šī ir mūsu 29. epizode, kas saucas Mācības. Mācības, par kurām mēs runāsim šajā epizodē, ir dažādas. Tādas, ko tev dzīve sniedz, lai gan tu to neesi prasījis, un dažreiz mācības, ko tu sniedz citiem. Iespējams tādēļ, ka tu vienkārši viņiem kaut ko iemāci, iespējams tādēļ, ka tu strādā izglītības un zinātnes sektorā. Es dzirdēju vienreiz stāstu par to, ka viens mans draugs bija skolotāju pasākumā, kur tika runāts par dažādiem podkāstiem, un viens skolotāja no Cēsīm esot teikusi, ka viņi klausās podkāstu Mušu. Es nezinu, ja jūs klausāties vēl joprojām šo podkāstu, tad tas bija baigi foršais moments, zināt, ka kāds Cēsīs mūs klausās. Un varbūt arī jums pēc šīs epizodes noklausīšanās būs kāds stāsts, ko izstāstīts. Cits skolotājs diezgan bieži nāk stāstīt stāstus. Gan tādēļ, ka viņas acīm redzam ir pieradušas runāt, kamēr citi klausās, gan arī tādēļ, ka viņā vienmēr ir kaut kādi tādi riktīgi forši stāsti par to, kādos piedzīvojumos viņas ir devušās. Mums, starp citu, ir Azotē vēl viens stāsts no skolotājas par to, kā viņi pieņēma ļoti sliktus lēmumus. Bet viņš ir viens pats, vēl vajadzētu kādus divus klāt. Ja jums, kā skolotājiem vai skolotāju upuriem, ir kaut kas stāstāms, atrakstiet uz podcastu muša@gmail.com, izstāstīsiet savu stāstu un mēs būsim baigi priecīgiem. Tiem, kas nejauši internetā ir uzgājuši podcastu Mušu un domā, kas šeit LA notiek, tas ir stāstu podcasts, kur cilvēks stāsta atklātus, dažreiz smieklīgus, dažreiz bēdīgus, dažreiz šokējošus, dažreiz skumjus stāstus no savas dzīves. Ko aiziet 29. epizode – Mācības. Mūsu pirmais stāsts saucas No Pressure. To mēs, starp citu, ierakstījām Northern Grip vintage veikalā. Ļoti iesaku skrienāt, aiziet uz Barona ielas Rīgā, baigi krūtais veikals. Paldies, Northern Grip, ka jūs mūs paņēmāt ciemos. Mēs tiešām izbaudījām to vakaru, un arī mūsu klausītāji izbaudīja šo vakaru. Kas ir kopīgs man un Kristinai Stjortei? Tas, ka mēs esam meklējušas drēbes. Bet tas, kas mūs atšķir, ir tas, ka Kristina Stjorte nekad nav uztaisījis podkāstu ierakstu Northern Grip veikalā. Un tas gan mums ir izdevies, un tā bija reāli forša pieredze. Tā kā ja jūs īstenībā meklējat pasākumu vietu apmēram līdz 30 cilvēkiem ar tiešām jaukiem un laipniem cilvēkiem, ar bāru, ar kafiju, ar tēju, ar diezgan ērtiem krēsliem, ar nelielu skatuvīti, ar normālu skaņu, un vai es jau teicu ar normāliem laipniem cilvēkiem, jā, tas it kā šķiet baigi obvies, bet tas, ziniet, nevienmēr tas uzreiz tā strādā. Un noteikti atcerieties par Northern Grip, krūta vieta, noteikti var veikt rezervācijas, un viņi ir baigi priecīgi redzēt dažādas pasākumus, radošas aktivitātes, mākslinieks un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu pirmais stāsts – No Pressure un stāsta Līva. Labvakar, mani sauc Līva un es strādāju skolā, kā jau to pateica. Bet tā arī bija, jo es nekad dzīvē neesmu mācījusies pedagoģiju, es esmu tikai mūziķis. Standarta stāsts, es atnāku dzīvot uz Rīgu, vajag gan jumtu virs galvas, vajag gan kaut ko ēst. Līdz ar to es papētīju darba sludinājumus un es tā parēķināju, ka man izdevīgāk ir strādāt skolā. Gan stundas, gan arī nauda, lai cik dīvaini tas neliktos, bet tā kā bija ok. Sāku strādāt vispār izglītojošajā skolā, nostrādāju 3 nedēļas. Mana māte bija šokā, jo bērns sāca strādāt, 3 nedēļas nostrādāja, uzraksta atlūgumu aiziet projām. Likās, ka viss slikti. Tad mani uzrunāja privāta skola. Un likās begi forši, jo viņi man stāsta, mums ir tik apdāvināti bērni, nāc strādā. Tad, kad es uzzināju, ka aiz vārda apdāvināts slēpjas dažādi spektri, visādi hiperaktivitātes un dažādas interesantas lietas, es tomēr domāju, ok, man ir iekšas, es varu, būs labi. Atnāk 1. klase, 4. klasnieki, manuprāt, toreiz bija. Viņiem nedaudz interesē, ko es stāstu, bet viņiem vairāk interesē vienotru tur pabakstīt, iekaustīt. Ok, es saprotu, ka es neesmu gana interesanta. Bet tad man bija jauns izaicinājums, man ir 6. klasnieks, viens pats klasē. Es domāju, labi, man programmas nav, mācību materiāli nav, es tikšu galā. Es izdomāju, parunāsim par mūziku, kuru tu vecīt klausies. Tīri, tā kā tu pastāsti man, kas ir tas, kas tev interesē, es tev pastāstu par Mocartu un Haidnu. Un, ja tas jau ir smieklīgi, tad es sāku stāstīt, tā tad ir klasicisms, mums tur tādi komponisti un tā. Viņš man pretī mauka. Labi, es turpinu. Vēl vienu lamu, tur es lamvārdus nesaukšu, var paši būt radoši izdomāt, kāds bija turpinājums. Es aizēju pie direktors, kur ir fantastiski, viņi izrādās arī psiholoģi un tā. Viņa mani reāli sakārto, tā mentāli. Līva, tas nav par tevi, ej vienkārši turpini vadīt stundas.
Un 1 mēnesi, 2 mēnesi, un man reāli apnīk. Es viņam saku, viss sēdēs pie klavierēm, lai man ir ko ar tevi darīt, jo citādāk 80 minūtes nedēļā es klausos visas īpašības vārdus, kas es varētu būt, un es viņam lieku spēlēt klavierus. Labi, čalīts no sākuma kaut ko saka, ka notis nemācīsies, viņam nevajag, ok, es tev parādu kustību, tu viņu atkārto. Es pirmo reizi dzīvē redzu, ka tas puika pasmaida, un tā bija tāda, godīgi sakot, forša sajūta, jo sāk likties, ka kaut ko es daru dzīvē pareizi. Paiet vēl kāds laiks, viņš jau reāli sāk spēlēt, tad es uzzinu, ka viņš vairs pusdienas starpbrīžos neiet pīpēt, bet viņš iet spēlēt klavierus. Ok, tāds lepnums parādās, šķiet, ka ir ok. Un es nebiju satikusi nekad nevienu no bērnu vecākiem. Man bija licējis, es esmu dzirdējuši šausmas stāstus, ka viņi nav tur pārāk varbūt laipni vai ko, bet es tā domāju, ka tas uz mani neatiecas. Ir viens piektdienas vakars, tāds melns varētu būt kā tagad ārā. Es jau novadu stundu, jau ar domu, ka es iešu pie draugiem tulīt uz bāriņu, viss būs baigi forši. Paņemu mantas, un tur man melnā gaitnī stāv tāda sieviete ārpretīgi, tāda, kautrīga, nezinu, ko teikt. Un es pati, un sirds vienkārši daudzās, jo es saprotu, ka tā ir viņa mamma. Un es tā domāju, ka es nekad neesmu runājis ar bērnu vecākiem, man pašai ir 20, tā kā es nezinu, ko es varētu atbildēt. Tā. Un man šī sieviete stāv pretī ar tādu ārprātīgu pateicību par to, ka pirmo reizi dzīvē kāds tam bērnam ir pievērsis uzmanību. Un es pēc tam domāju, wow, cik forši, un vēl tur dāvaniņi iedod, viss tur forši. Aizēju mājās, man šķiet, ok, tie, kuri saka, ka vecāki nav forši, viņi vienkārši neprot mācīt. Tā kā ir jāprot attiekties par tiem bērniem, un dienas beigās viss jau ir kārtībā. Pienāk nākamais gads, šī foršā direktora ir aizgājusi prom no darba, un tagad ir tāda ļoti interesanta skolas vadītāja, kur man piezvana augustā. Forši, tev tagad privāti nāks spēlēt klavierus, tev tagad privāti kāds nāks dziedāt, ģitāru spēlēt, vēl kaut ko. Es varu tikai mūziku pasniegt un flautu, es nevaru pasniegt ģitāru, tā kā es pati to māku tādā, 9. klases līmenī, ka tur forši pie Miķa padziedāt izlaidumā, bet neko vairāk. Labi, es tur bišķiņ pāris akordiņus, un man ir izrādās liela 1. klase. Tāds viens rūķis, kurš ļoti grib ģitāru spēlēt, ok, es iemācīšos 1 stundu vairāk par tevi. Lai būtu interesanti. Un man ir viens puika, kuram ir šausmīgi saspringtas rociņas, un man klases audzinātāji pasaka, viņam jāiet spēlēt klavierus, tie ir attīstīt motoriku. Labi. Ģitārists man stundā nosēž minūtes 40, un mēs lēnām, bet virzamies uz priekšu. Pianists man nevar vairāk par 20 minūtēm, un arī tad vajag 5 minūšu starpbrīdi, jo vienkārši bērns netur uzmanību. Labi, tagad tuvojas Ziemassvētki, un man visu laiku ir teikts, nekādus koncertus mums nevajag, nevienam nevajag. Pienāk decembris, tā Līva mums vajag no pilnīgi visām, tad pilnīgi visi, kur kaut ko spēlē, man vajag, lai viņi kaut ko nospēlē, lai vecāki redz, par ko viņi maksā naudu. Man ir tas ģitārists, kurš ar dievas pusēm būs, bet pianists nevar vairāk par brutālu pirkstiņu, mēs bakstam, un tas ir arī viss, ko tas cilvēku bērns var. Es saprotu, ka man kaut kāds šovs no tā ir jāuztaisa. Es tagad salieku viņus kopā pirmklasnieku ansambli. Būs smieklīgi. Es viņiem stāvu priekšā un rītīgi zvaniņš skan. Un tā mēs nospēlējam 8 taktus, bet baigi bēdīgi izklausās, jo izklausās, ka te zvani rība. Ok. Lai vecākiem kaut kāds akšens, es izdomāju, vai uzsitiet pa tiem instrumentiem beigās. Un, protams, mammas priecīgas, smējās, tēti pārsmējušies, viss skaisti. Man liekas, jau viss ir baigi forši, galvenais nenāciet pie manis pēc tam runāties par to pasākumu, jo es negribu. Un pienāk klāt šī pianista mamma un, jūs mācāties arī klavierus spēlēt? Jums 4 mēnešus pie skolas rēķinā klāt ir privāta stundu, tā kā, tā samaksa. Šī mamma nebija ievērojusi, ka bērns spēlē klavierus. Tad es tā sāku saprast, ok, man ir kaut kāds tādi priekšstati par to, ka vecāki ir forši, vai arī viņiem kaut kas interesē, varbūt, ka nav pilnīgi, tā. Labi, es saprotu, ka tā skola tur, paldies, mans darbs ir padarīts, es dodos tālāk, man uzrunā mūzikas skola. Tātad jāsāk strādāt pa īstam. Sāku mācīt solfedžo, kas ir pavisam dīvaini, un tas nav mans mīļākais priekšmets nekad bijis. Un pati pirmā reize bija, es gribētu teikt, tāda pamatīga mācība, jo man ir iedot iepriekšējā skolotājiem, ir atstājis pārbaudas darbu, kas man jāiedod tiem bērniem, jo es sāku strādāt gada vidū. Es iedodu šo darbu, salaboju pēc punktiņiem, kā tur visam jābūt bērnam 6, 6. Man zvana māma ar kādām tiesībām, manam 10. bērnam ir 6. Labi, es viņai stāstu, ka tur punktiņi vēl kaut kas. Labi, viņi šo darbu grib uz mājām. Ok.
Bet es nezinu, kāpēc, bet es šo darbu nofočēju pirms es devu. Es iedodu, nākamajā dienā es aizēju uz darbu. Direktori vienkārši apgrieztām acīm domā, ko viņi ir pieņēmusi darbā, labot nejādz, viss ir nepareizi. Šī mamma bija paņēmusi un izdzēsusi visas kļūdiņas un uzrakstījusi pareizās atbildes. Un ja man nebūtu tas nofočētais, es nezinu, ko es darītu. Bet, tad es sapratu, ka tā ir pirmā un pēdējā reize, kad mans kāds dabū oriģinālu uz mājām. Tagad es kopēju vai vienkārši atbildu, ka nav. Un liekas jau, tā izglītības tas virziens ir kļuvis nopietnāks un tur vairāk kaut kādas problēmas un tā, bet es esmu tāds baigais bubulis un es nedodu ne sev personīgo telefonu, neko es negribu, lai man traucē ārpus darba laika, bet man uzradās, tur ir, protams, vairākas māmas un tēti, bet viena bija tāda ļoti interesanta, bija sācies Covid laiks un šī māma visu laiku sēdēja blakus tam bērnam stundās. Es saprastu, ja viņam ir 1., 2., 3. klasīte un grūti, šis bērns gatavojās beigt mūzikas skolu tajā gadā. Bet, cilvēki ir dažādi sēdi, un es tāpat viņam tur muļķības nemācu, programma ir viena, viss tāpat. Šī mamma sāka ierakstīt manas ziņas un sūtīt direktorai. Šitādā te neoficiālā valodā vadīt stundas. Labi. Tad es sāku saprast, ka man ir kaut kāda teikuma, ko es esmu pateikusi absolūti ne tā. Un es sāku saprast, man ir jāsāk pašai ierakstīt ar Zoom tās stundas, lai man vismaz ir kaut kādi pierādījumi tam. Direktori tā forši par to visu attiecās, jā, labi, ierakst tās stundas, galvenais arī saglabā pārbaudas darbs, būs beigi labi. Tā es dzīvoju kaut kādus mēnešus, 3, 4, ka es ierakstīju katru stundu, es dokumentēju pilnīgi visu, ko es esmu pateikusi, līdz pienāca mājas, un es sāku just, es ceļos ar domu par šo māmu, es eju gulēt ar domu par šo māmu, jo viss, kas notika, kāpēc katras stundas es redzu, viņi ir sagatavojusies, ko es esmu teikusi, cikos es esmu teikusi, kādā intonācijā es esmu teikusi, un man tagad tas ir jāatspēko. Direktori tāda īsta, viņa forša, pēc būtības tāda, ja mums ir pierādījumi, tad mums kaut kas ir. Es sāku saprast, ka es esmu savs advokāts. Sāku vākt mapīti ar pārbaudas darbiem, ar ko es esmu teikusi, Zoom ierakstam, no kuras minūtes līdz kurai minūtē es esmu uzdevusi mājas darbu, un es sāku just, ka man nervu sistēma višķiņ jau netur, lai gan es esmu diezgan izturīga, bet, nav vairāk. Tad direktori māja beigās izdomāja, ka ir beigi forši izdomāt, beidzot satiksimies. Sāk just, man jau slikti paliek par to domu, bet, ko es citu darīju, šeit jārunā ar to mammu. Es ieeju veikalā, es ieraugu skaistu proseko pudeli tādu. Es pat atceros, kā tas stikls izskatās. Es tā domāju, tā būs mana balva. Es aiziešu, parunāšu ar šo mammu, braukšu mājās, es ielieku jau leduskapī. Es zinu, kā tie burbulīši jau tur būs, es zinu, kā tā glāze, es zinu pat glāzi, no kuras es dzeršu. Pienāk tas rīts, un man nenormāls apzobi, nenormāli. Labi, tāpat uz darbu jābrauc. Aizbraucu uz darbu, un man ir tādi izteikti līdzjūtīgi, ļoti empātiski un jauka kolēģe. Līviņa, tu bēdīgi izskaties. Es domāju, es īpaši priecīgi nevaru būt, bet man tur tā mapīte jau stāv, un vēl interesanti piebilst, man stāv arī atlūgums ar tādu domu, ja man rītīgi netur, tad paldies, I'm done. Man vairs to nevajag. Es sāku just, ka tā temperatūra sāk kāpt un nav forši. Man izmēra 38 ar kaut ko. Tātad kaut kas no nerviem, kaut kur kaut kas nav, un es tā domāju, es neesmu tas cilvēks, kuram kaut kam vajadzētu būt no nerviem. Parasti ir tāds, par lietām. Toreiz es tomēr saprotu, ka tie gudrības zobi tā īdi, ka galīgi nav. Tā vietā, lai es runātu ar šo mammu, es aizbraucu uz stomatoloģijas centru. Es atbraucu mājās, man tur stāv mans proseko leduskapī, bet man mutē ir 4 šūvis no gudrības zobu izraušanas. Un es tādu sēžu ar to ledus, ko viņi dod tādas ledus lietiņas klāt pie mutes likt. Un tad es sāku smieties. Man pēkšņi liekas, ka man istaba ir kļuvusi klusāka. Man izrādās tās domas arī vairs nav par to mammu tik ļoti, jo man šķiet, kā tas ir iespējams, ka es tik ilgi esmu vienkārši vazāta. Un te vienā dienā, kad es esmu beidzot saņēmusies, nopirkusi savu normālu dzērienu, ka viss būs baigi skaisti. Vienkārši šeit tā man zobi vienkārši paši pasaka, līva pietiek. Nevajag. Protams, pēc tam tas bērns mūzikas skolu pabeidz. Man varbūt bišķiņ kauns atzīt, ka es vēl 2 gadus nostrādāju tajā skolā. Bet pagāja 2 gadi, un man likās, I'm done. Es vienkārši aizgāju projām kaut kā oktobrī. Sanāk, man tagadēji audzēkņi, viņi ir atzīmējuši 31. oktobru, lai mēs to nosvinētu, ka tā būs mana gada jubileja tagadējā darbā. Es tāpat mācu teorētiskos priekšmetus, viss ir tieši tāpat. Bet kaut kādā ziņā mierīgāk. Vide cita, prasības arī citas.
Un man jau kaut kā, tad, kad es domāju, man kaut kas jāpastāst, es gribēju pabeigt uz to, ka tagad jau viss ir kārtībā, es protu runāt ar cilvēkiem, man tā kā vairāk nav baigi bail arī no bērnu vecākiem, līdz pagājušajā nedēļā. Es pasaucu direktors vietnieci uz savu kabinetu, noliku pāris lapiņas, es pateicu, mums ir jauns case. Tā lieta būs, viņa notiks, bet tā tas ir. Bērnu vecāki ir interesanti. Bet, ko es gribu teikt, tie varētu būt kaut kādi 10-15% no pilnīgi visiem. Vienkārši es gadā mācu kaut kādi 150, tad man ir diezgan liela iespēja uzķerties uz to vienu, kurš mēģinās tavu dzīvi padarīt par tādu īpaši jautru. Tā, paldies! Paldies, Līva, par to, ka bija atklāta. Mūsu bērni arī kādu laiku gāja privātskolā. Tur bija arī mūzikas skola, bet, ziniet, tāda lieta ar privātskolu ir tā, ka par katru soli ir jāmaksā. Tā jau kā forši to bērnu var tā kā bērndārzā aizvest no rīta un paņemt vēlu vakarā, un viņš ir tā kā 3 reizes dienā pabarots, un kaut kādas aktivitātes viņam ir bijušas. Bet mūzikas skola tātad, viņi maksāja uzreiz, man liekas, kaut kāds 150 vai 200 eiro mēnesī klātu. Man tā kā gribējās, lai bērni iet mūzikas skolā, bet tā kā bija žēl naudas, jo tā vai tā, tas viss bija šausmīgi dārgi. Un es domāju, labi, es pagaidīšu pirmo koncertu, kā tad būs tiem bērniem gājis, ko tad viņi būs samācījušies, jo tur praktiski privātas stundas bērniem tiek nodrošināts un diezgan krūti. Un tas pirmais koncerts bija vienkārši, ak, mans Dievs, visi tie bērni čīgāja, katrs savā ritmā, katrs savā skaļumā. Pilnīgi neviens pareizi nečīgāja. Tas bija vienkārši šaušalīgi. Un gaudoja katrs savā tonalitātē. Tas bija kā tāds milzīgs kaķu kurs, un es sēdēju, un es domāju, tā kā nesko tie vecāki domā, vai viņi tā kā tik ļoti mīl savus bērnus, ka klausās un domā, ka Dievs, mans mazais pumpuriņš ir nākamais Beethovens, vai arī viņi tā kā domāja, kur tieši aizgāja šie 200 eiro mēnesī. Go figure, es nezinu. Mūsu nākamā runātāja ir no Rīgas Stradiņu universitātes. Starp citu, ļoti forša universitāte. Es to varu teikt godīgi. Pati mācījos tur 6 gadus, ieguvu grādu politikas zinātnē, un bija tiešām forša. Tā kā, ja jūs meklējat labu vietu, kur studēt augstskolā, Rīgas Stradiņu universitāte ir forša universitāte. Viņi mums pat par to nemaksā, ja? Par to, ka mēs šo stāstām. Lūk, un lai tikai vēl jau vairāk pierādītu, cik krūti cilvēki nāk no Rīgas Stradiņu universitātes, viņi starp citu ir prodekāni Rīgas Stradiņu universitātē, Līgas Ozoliņas stāsts, izšķirošs moments. Jā, šodien nestāstīšu par to, ar ko nodarbojas prodekāns, bet jā, kopumā studenti diezgan daudz manī klausās, un arī šeit auditorijā es redzu dažus savus studentus. Es tā braucot šurp domāju, ka būs tāds 2x2 stāsts, kopā 4 stāsti. Un ar pirmo es aizvadīšu jūs apmēram 21 gadu senos notikumos. Mācījos vidusskolā 10. klasē, un 10. klases beigās, tā kā septembrī bija noticis 11. septembra notikumi, bet tajā pašā gadā mūsu vietējā mazpilsētā liels notikums vietējā presē izsludina pieteikšanos mācību iespējām Amerikā uz veselu gadu. Mana draudzene saka, es baigi gribu pieteikties, piesakamies, viena pati negrib iet. Atnāca kopā, uzrakstam to pieteikumu. Mēs abas uzrakstam pieteikumu, notiek milzīga atlase, ir jābrauc uz to brīdi vēl rajona centru, uz pārunām un visu ko. Un beigās sanāk tā, ka, kā jau tajos visos stāstos, aizgāja līdz draudzenei, draudzene netika, es tiku, bet jā, un tas notika septembrī, bet pēc tam vasarā man vajadzēja braukt uz Ameriku. Joprojām apbrīnoju ļoti savus vecākus, kuri principā pēc tādiem baisiem notikumiem palaiž meiteni no mazpilsētas lielajā dzīvē, jo es neesmu pirms tam ar kuģi braukusi, es neesmu lidojusi, un tagad no Rīgas uz Frankfurtu, no Frankfurtas uz Čikāgas, no Čikāgas uz St. Luisu. Ceļš milzīgs. Tobrīd vēl mēs nelietojam WhatsAppu, saraksti notiek e-pastos, viens e-pasts nedēļā, tad vai viss paliek spēkā, vai tu būsi. Man pasaka viena no šīs programmas organizatoriem, ka
man ir pietiekami ilgs laiks Čikāgā. Lūdzu, satiekamies, es gaidīšu pie noteiktiem vārtiem. Un es, protams, kaut kā nokļūstu līdz Čikāgai. Bet Frankfurtē tur vajadzēja ar vilcienu braukt. Ar vilcienu es neesmu īsti braukusi, jo Smiltenē vilciens nekursē. Bet es kaut kā vienkārši pašplūsmā, es kaut kā nokļūstu līdz tai Čikāgai. Es pat atrodu to vietu, uz kuru man jāierodas. Un es gaidu, es staigāju. Es zinu apmēram, kā šim cilvēkam jāizskatās, bet pagājis jau 1,5 stunda un neviens nav atnācis. Un es tā vienu brīdi domāju, cik ilgi man vajadzētu šeit stāvēt, jo arī Čikāgā man jātiek uz nākamo termināli, un tur taču atkal ir vilciens, un man taču ir bail, ka es aizbraukšu uz otru pusi, nevis te pareizajā virzienā. Un tā es kaut kādā vienā brīdī vienkārši pieņem to lēmumu, viss pietiek, man šeit vairs nav jāstāv, es kaut kā sākšu iet to ceļu tālāk. Un es nonāku arī tajā īstajā terminālī, es iesēžos lidmašīnā uz St. Louisu, un pēkšņi vienkārši visur noslēdz gaismas, sāk izdalīt segas, mums ir jāuzkavējas uz lidlauku. Un tā paiet stunda, 1,5, 2, un paliek jau diezgan augsts jau. Visbeidzot mums tomēr ļauj pacelties, negaiss kaut kur, pa ceļam ir beidzies. Un man ir tā doma, vai kāds mani tur sagaidīs tajā St. Louisā, jo no tās St. Louisas mums vēl kāds stunda, 1,5 brauciens līdz manai mazpilsētai, kurā es mācīšos to gadu. Aizlidoju galā, viss notiek. Lidostā vienīgie, kas ir tās 3 manas viesģimenes, pie kurām es dzīvošu. Es nonāku veiksmīgi galā, bet es pēc tam ilgi domāju, ka es varēju arī palikt Čikāgā pie tiem vārtiem, gaidot to cilvēku, jo man taču ir mācīts, ka, ja tev saka, ka tā ir jādara, tad un tu esi apsolījis, ka ir jādara, ir taču jādara. Bet tomēr kaut kāda iekšējā balss nostrādā, un tu vienkārši tīri intuitīvi izdari kaut ko, un tu nonāc īstajā vietā, un viss ir kārtībā. Tad pāris gadus vēlāk, jau kādus 10 gadus vēlāk, es jau biju sākusi strādāt savā pirmajā darba vietā Rīgā, un man aizsūta, strādāju žurnālistikā, man aizsūtīja komandējumā uz Franciju. Es tolaik rakstīju par būvniecību, par Rīgas attīstību, par visiem Rīgas attīstības plāniem, par vēsturiskās apbūves saglabāšanu, un kur tad labāk mācīties, kā tās muižas, pilis un visu saglabāt kā Francijā. Ir milzīgs brauciens cauri visai Francijai, pa muižām, pilīm un visu pārējo. Viss ir apmaksāts no kaut kāda projekta, caur vēstniecību. Un pēdējā nakts gan ir jāsadz darba vietai. Un darba vieta, protams, negrib pārāk daudz iztērēt naudas uz šo pēdējo nakti. Un es ierodos vēlā, tumšā vakarā Parīzē, atgriežos no laukiem, no pilīm un muižām, un man ir atkal jāizmanto metro. Man ir atkal bail, ka es aizbraukšu otrā virzienā. Bet es kaut kā nonāku līdz tam, kā man gribas teikt, Parīzes maskačkai, bet es negribu apvainot maskačku. Bet tā sajūta ir tāda, un, protams, pretī tai viesnīcai ir kapsēta, kas ir Francijā, tas ir parks. Bet man tas liekas diezgan baisi. Tajā tumšajā vakarā es atrodu savu viesnīciņu un ieejot iekšā, šobrīd jau jābūt tādam politkorektam, bet ir tuvo austrumu vīrieši tikai. Tuvo austrumu vīrieši, un es tādu viena pati to savu somu. Man ir tikai jāpārnakšņo, man jau agri no rīta ir jālido uz apakaļ uz Rīgu. Un es saprotu, ka tur neviens īsti angliski nerunā. Bet mēs kaut kā rādu tos visus savus dokumentus, visu sakārtojam. Lifta, protams, nav, bet ir sarkans zamša paklājas līdz pat 3. stāvam, bet pat tādām šaurām trepītēm es eju augšā. Istabiņa, protams, ir ārkārtīgi šaura. Tu atver durvis, tur ir vieta koferim, un tu vari iekrist gultā. Sienas ir diezgan tādas plānas. Un es nogurusi, protams, es jau aizēju gulēt, nekādas nakts dzīves to brīdi nav, bet toties citiem ir, jo tas ir piektdienas vakars. Un pēkšņi es pēc kādas pusstundas miega
kaut kas laužas manā istabā. un es jūtu, ka tie ir kaut kādi jaunieši, jo tas izrādās ir hostelis, jo manai darba vietai arī viesnīca bija pa labu vieta. Tā kā man ir hostelis ar tādu ļoti mini istabiņu. Un es vienkārši guļu tajā gultā, es domāju, vai tās durvis izturēs vai nē, jo es saprotu, ka tie cilvēki ir sajaukuši tās savas istabas. Bet, kaut kā viņi pierimst, viņi atrod to īsto istabiņu. Es izguļos līdz rītam, no rīta pamostos, aizēju brokastīs, krosāns un maza plasmasas kastīte ar želeju ievārījuma, kā viss komplekts, kā jau Francijā. Labi jāsāk ceļš uz lidostu. Atkal tas metro ar vairākām pārsēšanām pa vidu. Un, es esmu tikusi no vienas pārsēšanās viens uz nākamo, un pēkšņi tas metro vilciens apstājas. Un kaut ko visu laiku ziņo franciski, ziņo. Es jūtu, ka to cilvēku paliek arvien mazāk un mazāk, bet es sēžu. Drīz es palieku viena pati tajā vagonā. Es, protams, saprotu, ka kaut kas nav labi, bet es arī nezinu, ko darīt, jo kur es nopirkuši jaunu biļeti, es izkāpšu un tā tālāk. Pēkšņi atveras šim vagonam durvis no mugurpuses. Es neredzu sākumā. Es tā paskatos. Milzīga auguma, tumšādains vīrietis, mētelī, ienāk tajā vagonā, apsēžas pāris rindas aiz manis. Tā mēs sēžam, viņš tur kaut kādas skaņas, tur kaut ko smējās, bet tā diezgan paliek scary jau tajā situācijā. Pēkšņi es tā izelpoju, ienāk pa durvīm vēl viena sieviete ar koferi. Viņa apsēž man pretī, viņa saka, es no Amerikas, man vajag tikt uz lidostu. Es saku, man arī vajag uz lidostu, bet kas te notiek? Viņa saka, es nesaprotu, bet man šķiet, ka mums jākāpj ārā. Un tajā mirklī vienkārši tas vīrietis pieceļās, viņš atnāk, viņš nostājas mums pretī, milzīgs smaids ar baltiem zobiem, un viņš vienkārši atver to savu mēteli. Un mēs vienkārši to amerikānieti kā pielicām kājās, tā mēs bijām ārā no tā vilciena. Un kaut kā mēs, protams, kopā aizbraucām līdz tai lidostai, apskāvāmies, priecīgs, ka mēs esam tikuši no šī laukā. Bet šeit var būt mazāk tā intuīcija, ka kaut kas ir jādara, bet tas, ka kaut kas notiek un tiec izglābts kaut kādā situācijā pavisam nejauši, jo es nezinu, ko es būtu darījusi ar vienu tādu pašu milzīgu vīrieti tajā vagonā, ja es tur vēl ilgāk uzkavētos. Tā kā tie divi mani vilciena stāsti. Un tagad es pārcelšos vēl nedaudz tālāk, un tagad jau tādi vēl varbūt personiskāki stāsti par mani divi bērni, un abi divi, tā medicīniski domājot, varētu teikt, ka dzimuši ar sarežģījumiem, bet patiesībā ir dzimuši ārkārtīgi ātri, 1,5–2 stundās. Bet abās situācijās man arī ir bijis tā sajūta, ka vienkārši tajā īstajā brīdī ir tas čujs, ka ir kaut kas jādara, un ka tu pieņem to lēmumu, un tas ir izrādījies pareizs. Un tikai ar laika nobīdi tu saproti, ka tas ir bijis pareizs lēmums. Ar manu meitu mēs bijām jauni ar vīru. No rīta pamostos, un es jūtu, ka ir tā diena pienākusi. Un viņš, protams, man saka, piezvani ārstam, vai tā var būt? Un es viņam saku, ja tu gribi, zvani pats un prasi, kā ir jājūtas tad, kad sāks dzemdības. Labi, mēs tur skaitam tās minūtes, cik tur ir tās kontrakcijas, un tā sāks kaut kur ap 6:30 no rīta. Ap kādiem 8:30, 900 sekundes gandrīz ir beigušās, un viņš saka, brauksim. Mēs braucam no savas teikas uz dzemdību namu. Nav nekāda līguma, nekas. Braucam uz VF tilta, noplīst mums tieši sānos tramvajs. Mēs turpinām elpot, viss notiek. Es jūtu, kā vīrs vēl vairāk uzvelkas nekā es. Bet mēs tiekam galā kaut kā, arī cauri visam tam sastrēgumam. Dzemdību namā neviens nav tajā naktī dzemdējis. Tā kā visas ir svaigas, tur mūs sagaida priecīgi darbinieki. Un viss, protams, notiek tā kā šķiet, ka ātri, bet man saka,
jums tie ūdeņi vēl nav nogājuši, valkam līdz 12. Un tad 12. nākat, skatīsimies. Un ir pagājis kaut kāda stunda, un es vīram vienkārši pieceļos saku, zini, man pietiek. Man šķiet, ka šitais ir jāizbeidz, un es eju pie tām māsiņām, lai viņas dara, ko jādara. Un es aizēju pie tām māsiņām, tie ūdeņi tiek pārdurti, viss tā kā notiek, bet izrādās, ka tie ūdeņi ir zaļi. Bet mēs nezinām, cik viņi ilgi ir zaļi, un tie varbūt vīrieši vai tie, kuri nav gājuši šādai pieredzēji cauri, tā nav pārāk laba zīme. Tas nozīmē vai ka es esmu bijusi slima, vai kaut kas varbūt bērnam nav labi, un tad jautājums, kas ir tas, kas nav labi. Un tā kā process turpinās, bet uz katrām kontrakcijām tie sirdstoņi pazūd. Mēs, protams, jauni, mēs nezinām. Man apliek to jostu, tos sirdstoņus klausās. Pēkšņi parādās vēl viens darbinieks. Vēl nāk vēl 4. Tas vīrs vairs neiztur, viņš saka, es saprotu, ka kaut kas nav labi, bet pasakat, kas nav labi. Pazūd tie sirdstoņi, vajag ātri dabūt to bērnu ārā, jo ķēzaru vairs uztaisīt nevar, neko nevar izdarīt. Un tā mēs nonākam tajā dzemdību zālē, bet pa lielam ir kaut kādi 3 pūtieni, un tas bērns ir ārā. Un tas bērns ir ārā ar skatu, ka tā nabas saite ap roku ir, un tā meita mums ir visu laiku tā kā, bišķiņ lēnāk, ja, parāvusi. Un tas arī tas iemesls, ka viņi tur ir pakakājis un tas ūdens ir palicis zaļš. Bet tā sajūta, ja tas būtu iespējams ilgāk, tas iespējams būtu cits rezultāts. Bet tā iekšējā sajūta tajā vienā mirklī vienkārši piecelties un teikt, ka es iešu cauri visam tam garajam dzemdību nama koridorim pie tām māsiņām, lai viņas dara, ko vajag. Tā bija vienkārši tāds uzplaiksnījums, un tu saproti, ka tev sevī ir jāklausās. Un arī ar otro bērnu, kas jau notika 8 gadus vēlāk, man vienkārši bija tā sajūta, ka man jādzemdē ūdenī. Iepūtiet man šito vajag. Es biju gatava braukt uz Siguldu, riskēt ar to, ka ceļā jābūt, un kas, protams, vīram atkal bija stress. Un, protams, pienāca tā diena, mēs braucam uz Siguldu, viss ir kārtībā. Viss atkal patiesībā ir ļoti ātri, bet tā vecmāte man saka, ieiet dušā, jums tiešām gribās to vannu. Es saku, kāpēc jūs mani sūtat tai dušā? Es negribu mazgāties, vienkārši laižam to ūdeni tai vandā. Un mēs laižam to ūdeni, un tas viss process notiek. Un jau atkal bērnam bija pa kaklu bijusi šī nabas saite, ne tikai 1 reizi, bet 2 reizes. Un tā sajūta, un īstenībā tas process, ka bērns iepeld no ūdens ūdenī, ir garantē, ka nevienu brīdi viņam nav šis gaisa pārtraukums bijis. Un tā arī tāda iekšēja sajūta, ka tev it kā mēģina no kaut kā atrunāt, bet ir tā, es to gribu, vai tas ir jādara. Un noteikti tādas ir daudzas situācijas, un es ceru, ka arī jūs esat kādreiz bijuši liecinieki, ka tā ir kaut kāda intuīcija, nezinu, mēs varam saukt to dažādi, bet kas tev izglābj, un varbūt ļauj tev pieņemt to lēmumu, pat nevar prātu, bet tiešām tādu intuīcijas vadītu, un tas izrādījies pareizs. Ar to es gribētu noslēgt savus 4 mazos stāstus. Marta gan man teica, iemet arī kaut ko tādu negatīvu, bet es teicu, lai tas paliek fakapnaiti pasākumam. Tā kā paldies! Klau, kā ir jums? Jums ir bijuši dzīvē tādi izšķiroši momenti, tādi, kuros saproti, es daru nepareizi vai es daru pareizi. Man īstenībā tāds izšķirošs moments bija vakar. Atnāca draugi ciemos, mēs dzērām vīnu, un es teicu, ka man ir tāds viens darbiņš, ko es daru un ko es ritīgi negribu darīt. Bet man ir neērti atteikt, un tādēļ, ka būs tā kaut kā nesmuka, ka es esmu pateiks, ka es to negribu darīt. Un tad izrādījās, ka kāds cits to darbu grib darīt. Pagājušas ir tikai 12 stundas, un es esmu vaļā tikus no tā darba, ko es negribu darīt, un kāds cits ir dabūjis darbu, ko viņš grib darīt. Tāpat laikā mēs tādu ciešanu apli esam beiguši, jo tomēr cilvēkiem, man liekas, bišķīt savā dzīvē ir jācieš, vai ne? Tā, lai ir bišku grūti. Un tagad man nebūs jācieš, un es nezinu, ko darīt, jātais jauns kaut kāds projekts, no kura man būtu kaut kādas mokas vismaz. Es nezinu, kā jums ir? Jūs mokaties ar lietām savā dzīvē, vai jums patīk ciest? Es ceru, ka jā, jo kāpēc
Mēs taču esam visi latvieši, tas taču ir tā kā mūsu tradicionālās vērtības, vai ne? Nu tā, jā, runājot par ciešanām, jā, tagad es tā kā kaut kā komiski aizgāju, bet es vispār nevarēju iet komiski, tāpēc, ka nākamais stāsts ir no Ievas Tīmanes. Man liekas brīnišķīgi, ka mēs Latvijā arvien vairāk runājam par seksuālo vardarbību, mēs runājam par ķermeņa robežām, par to, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams augstākās izglītības iestādēs vai attiecībās ar dažādiem pedagogiem. Man ir jāstāsta jums tāda lieta. Es vienkārši nonācu tādā neveiklā situācijā. Es neteikšu, kurš to darīja. Bet es dzirdēju tādu sarunu, kur tāds rītīgi inteliģents cilvēks teica, ka tomēr tajā augstskolas izglītībā attiecībām starp pasniedzēju un studentu ir jābūt erotiskam piedzīvojumam. Jā, saprotiet, erotiskam piedzīvojumam. Un ja nav nekādas erotikas un tā kā seksuāla tāda enerģija starp pasniedzēju un studentu, tad nekāds baigi labais mācību process nenotiek. Un tajā brīdī, kad es to dzirdēju, es neko neizdarīju, es neko nepateicu. Bet tagad es tomēr gribu pateikt, ka man liekas, ka tādā veidā nevajadzētu runāt par pasniedzēju un studentu attiecībām. Man liekas, ka nevajadzētu gribēt savu pasniedzēju, lai tu varētu tā kā kvalitatīvi iegūt izglītību. Un nevajadzētu arī tā kā gribēt gulēt ar saviem studentiem, lai varētu kvalitatīvāk pasniegt lekcijas. Ir ok, ka tas viss ir neseksuāli un tā kaut kā lietišķi. Man liekas, ka kopumā studenti rītīgi novērtē to, ka tomēr tur nav tā erotiskā versme kaut kur starp pasniedzēju un studentu. Es nezinu, varbūt man nav taisnība, varbūt visi studenti rītīgi grib, lai būtu tā kā viss erotiski piesātināti, bet es rītīgi šaubos. Jā, šis būs trigerējošs stāsts. Ja jūs trigerē un jūs negribat dzirdēt par seksuālu uzmākšanos, tad neklausieties pēdējo stāstu un tiekamies nākamajā epizodē, un nākamajā epizode mums sauksies Tiesas diena, tāds labs tā kā tiltiņš, vai ne, uzreiz uz nākamo epizodi. Nu jā, bet tie, kas vēlas un kas tam ir gatavi, Ievas Tīmanes stāsts Treneris. Šis noteikti nebūs tāds stāsts, par kuru varēs varbūt tik ļoti paķiķināt, pasmieties un pajokot, bet jā, varbūt šī būs arī man tāda pirmā terapija, jo es arī uz terapiju neesmu bijis, bet varbūt ir laiks to izdarīt. Bet jā, izraušu varbūt ārpus no konteksta kaut ko no sava stāsta. Daudzi no jums ir melojuši, teiksim, savām mammām, saviem tuvākajiem, kuri var atklāt, pacelt roku, kuri to ir darījuši. Ok, daudzi. Nu jā. Es sāku savu stāstu laikam konkrēti, skaidru un gaiši, ķeršos pie tā klāt. Attīšu filmu gadus sākumā 11 atpakaļ, kad man bija 13 gadi. Es spēlēju basketbolu. Basketbols bija, teiksim tā, visa mana dzīve tolaik un mans hobijs. Un mums bija ļoti forša komanda, bija treneris, un ar treneri man izveidojās ļoti forša komunikācija, un es sapratu, ka viņš man uzticās, un es uzticos viņam, un kad, man bija tāda sajūta, ka, man ir mana uzticības persona, un tas ir šis te treneris. Un, jā, es spēlēju basketbolu, viss ir ok, viss sanāk ar vien labāk un labāk. Mēs ar treneri bieži runājam, bieži sarakstījāmies par un ap basketbolu. Viņš man deva dažādus padomus, dažādus ieteikumus, ko es ļoti ņēmu vērā, jo, kā jau minēju, viņš bija tas cilvēks, kurā es klausījos visvairāk. Nu jā, un tā mēs runājām. Es pat zinu, par ko, jo es atradu brīnumainā kārtā arī ļoti vecs saraksts, šīs 11 gadus vecs, kurus bija interesanti palasīt. Un jā, mēs runājam pat citreiz vēlu vakarā par kaut ko pilnīgi, random, bez mazliet kā tev iet, kāda tev mīļākā filma, nezinu, kas tavs mīļākais multaņvaronis, jebko. Un, labi, pagriezīsim bišķi laiku uz priekšu, tad jau man bija 14 gadi, mēs braucām uz Zviedriju, uz basketbola turnīru. Un, jā, bija visi uz kuģa, tad vēl tālings brauca, tad bija riktīgi forša, mums meitenē bija piedzīvojums, tā kā riktīgi forša braukt uz turnīru ar kuģi un uz citu valsti, uz Zviedriju. Nu jā, un tad pienāca brīdis, kad treneris pateica, kad man ir jūtas pret tevi. Viņam bija 28, man bija 14. Un tajā brīdī, jā, es varbūt īsti neatceros tās pirmās sajūtas, kādas man bija, bet tas bija tā, wow, ok, tāds cilvēks, kurš tā kā man ir numur 1, vēl pasaka, ka tā kā tu man patīc, es tev, laikam sāku tevi iemīlēties.
Tas bija kaut kas tāds, es teiktu, sirreāls, jo es nekad arī tad neko tādu nebiju ne no viena dzirdējusi. Nu, tajā vecumā varbūt bija tur kaut kādas, simpātijas, man patīk tas, tur hi, ha, bet neko tādu es nebiju ne no viena dzirdējusi, jā, un tas bija kaut kas tāds, wow, vai tas tiešām notiek ar mani. Jā, un tad tas noveda līdz tam, kad tajā pašā vakarā uz kuģa bija arī mūsu pirmais skūps, kas notika naktī. Un tad, protams, kopš tās nakts vakara, tā kā dzīve iegriezās bišķiņ savādākā virzienā, varbūt nekā es būtu iedomājusies, kā varētu būt pusaudzim. Tad teiksim tā, ja man būtu jāstāst viss stāsts, tas gan jau būtu ļoti, ļoti ilgi, tāpēc centīšos tā pa fragmentiem kaut ko pastāstīt, bet tad pienāca tas brīdis, kad par to uzzināja arī citi cilvēki, par to uzzināja vecāki, par to uzzināja treneri, par to uzzināja visi, bet, tas ir tā, ka iztēlojieties, kad ir kaut kādi, kas zina to informāciju, bet, viņi to patur pie sevis, nevienam neko tālāk nestāsta, un, neviens negrib par to runāt, neviens negrib stāstīt, celt to tēmu augšā, jo tas varētu būt ļoti nesmuki sanākt, un negribēja mani tajā pīt iekšā, un uzzināja arī mani vecāki. Un tad nonāca tas brīdis, kad man vecāki pateica, ka jāiet prom no basketbola komandas, kad tas vairs nedrīkst turpināties, nošķīra pilnībā nost. Un tad es atceros, tajā vecumā, man bija palikuši tikko 15 gadi, es domāju, ok, labi, man tagad būs savādāk, es noteikti spēlēšu citā komandā, būs viss forši, tā kā tas, kas ir, lai tas paliek. Un tad pagāja kaut kāds maziņš laiciņš, un tad es sapratu, ka ir tā kā grūti, un, jo mēs bijām tik ļoti, teiksim, es biju tik ļoti pieķērusies viņam, un man likās, ka, ak, Dievs, tā kā, ko man tagad darīt, man nav tas cilvēks, kurš bija tā kā mans tas uzticamā persona. Un tad sākās tās slepus satikšanās, un tas bija tik ļoti. Es ceru, ka neviens nav ar to saskāries, cik tas var būt šausmīgi, mentāli, emocionāli grūti, kad tu, piemēram, sarunā tikties ar vecāku vīrieti, tagad domā tā, ok, mammai es stāstu, kad es braucu pie draudzenes, man bija labākā draudzene, es viņai saku tā, atceries, es mammai saku, es braucu pie tevis, tātad, ja mana mamma to prasa, es esmu ar tevi, tad pēc tam to mazai pasaka kādam citam un tādā garā, un es gāju slepus ar viņu satikties, katru reizi, protams, ar trīcošām rokām, ar trīcošu sirdi, ja man kāds tajā brīdī zvanīja, ka, protams, mamma noteikti jūt ar kaut kādu savu maņu, ka kaut kas nav kārtībā. Un tad tā mēs turpinājām satikties, man labākā draudzene mani visu laiku, teiksim, tā kā to visu noslēpa, nevienam tālāk nestāstīja. Un tā mēs kādu labu laiku tikāmies slepus, pat braucām dažreiz uz kino, kas man likās diezgan riskanti, jo, nedod Dievs mūs kāds publikā redzēs. Bet mēs pašā kaut kur satikāmies mašīnā vai kaut kur citur, un, Tā kā bija diezgan traki, un tad basketbols un viss pārējais arī jau bija tādā otrā plānā, jo bija daudz citas lietas, par ko uztraukties, plus vēl tomēr bija skola, un tad tas viss kaut kā mazliet tika nobīdīts tā kā maliņā, jo, bija citas lietas, par ko uztraukties, bija jādomā, kam es teikšu, ko es darīšu rīt, jo man taču rīt ir plānot satikties ar viņu, un tas bija diezgan traki. Un es ceru, nenovēlu to nevienam, nav forši. Tā mēs ilgu laiku turpinājām tikties. Tad bija reizes, protams, kad arī, kā jūs teicat, mamma man zvanīja, kur tu esi, kur es esmu, un tam man vienkārši rokas trīc, man ir panika, es saprotu, ka nav labi, bet es arī nespēju viņai pateikt, kad es esmu ar to cilvēku, lai gan es zinu, ka viņi to jūt. Un, tagad varbūt man ir vieglāk par to runāt, jo tas ir bijis sen, pagājuši 10 gadi, kopš tas bija. Un, un tas viss attīstījās beigās līdz tam, kad ar kaut kādām pauzēm, pārtraukumiem mēs arī apprecējāmies. Bet pēc tam es sapratu, ka tas nav tas, ko es gribu. Es sapratu, ka man sirds pieder citam cilvēkam, un tagad es esmu ļoti, ļoti laimīga attiecībās, kurās es esmu. Bet tā kā ir diezgan daudz, kas pārdzīvots, bet tagad es drīzāk gribētu teikt, ka tā varētu būt tāda kā mācība, ne mācība, bet es gribētu iedrošināt vienkārši, kad ir jārunā par tādām lietām, kad nedrīkst noklusēt, jo
un kāpēc vispār arī es par to sāku runāt. Es nezinu, es pati būtu to kādam vispār publiski teikusi, ja man nebūtu pajautājis to viens žurnālists, kurš to kaut kur bija padzirdējis, un viņš bija, teiksim, tāds vienīgais pieaugušais cilvēks, kurš, man personīgi uzrakstīja, un viņu tas tā kā interesēja, viņš pajautāja, bet vai tu vari pastāstīt, vai tā bija, un tad es tā apdomāju, un tad es sapratu, ka jā, varbūt ir laiks tā kā kaut kā to savu pieredzes stāstu, tā kā neturēt tikai pie sevis un kaut kādu tuvāko cilvēku lokā, bet pastāstīt arī citiem. Un it īpaši tagad, kad es redzu, cik dažādas situācijas notiek ar sievietēm, kuras sāk runāt par kaut kādām tādām pieredzēm, un ka tas ir svarīgi, un arī man ir rakstījušas vairākas meitenes, kad viņas ir piedzīvojušas tādas situācijas, bet ir bail par to runāt. Un, protams, tas nav viegli par to stāstīt, tīpaši tagad, kad tā vienkārši tā atnāca pastāsta, jā, tā bija, bet es domāju, ka tas ir jādara, tas ir svarīgi, un kaut kādā ziņā tas arī kaut kādu nastu tā kā nodevis, tāda sajūta, ka kaut kāda nasta ir nokritusi. Arī man šobrīd tāda sajūta mazliet ir. Es, protams, tā ļoti īsi visu izstāstīju. Tas posms, protams, bija traks, bija daudz asaru, bija daudz strīdi un ar vecākiem, ar visiem pēc kārtas. Tas nebija forši. Ir daudz lietas, ko es negribētu vairs vispār atcerēties, bet tas ir izdzīvots. Tagad ir labāk, kas man liekas, ir pats galvenais atcerēties, ka noteikti vienmēr būs labāk, nebūs tā, ka vienmēr ir slikti, un nē, būs labāk. Tas būtu tā kā mana tā galvenā ziņa, kad ir nepieciešams runāt, nav jākaunējas no tā, kas ir noticis, un pats galvenais tiešām jāmēģina neklausīties arī, ko saka citi cilvēki, jo, tā kā mums tas stāsts bija tāds, jā, kad es pirmoreiz pastāstīju šo stāstu, tas nokļuva portālā Delfi, un tad sākās trakā ažiotāža par to, kas tad notiek, un kad cilvēki raksta arī visādas riebeklības, bet to es tā kā nelesu, bet jā, es pat arī strādāju ar sociāliem tīkliem, tāpēc es redzu, ko raksta cilvēki, un man dažreiz biedē tas, kad ir vēl dažādas situācijas, ka, piemēram, sieviete stāsta par to pašu, ka viņai, piemēram, ir bijušas attiecības ar krietni vecāku cilvēku, viņa ir bijusi nepilngadīga, un cilvēki, piemēram, vīrieši raksta, ka jā, bet vainīgi taču ir meitene, tev bija, pieņemsim, nezinu, tur 13 gadi, bet tu gan jau to vīrieti pavadināji, un tas ir man tā kā dažreiz biedē, kad ir tik daudz tādi viedokļi, un cilvēki tā kā varbūt īsti neizprot, jo par to tik daudz nerunā, un tā kā tu nevari īsti varbūt saprast problēmu, ja par to netiek runāts. Tā kā es ļoti gribu, lai par tādām lietām runā, un es domāju, ja par to runās, tad arī varbūt sabiedrība kaut kā savādāk sāks uz to skatīties, un jā, es ļoti īsi pastāstīju šo savu stāstu, bet tas laikam arī no manas puses būs tā kā viss, bet jā, kas ir izdzīvos, tas izdzīvos. Paldies tev liels, tas ir tiešām ļoti, ļoti drosmīgi, ka tu izstāstīji, un es nezinu, es varbūt tev gribu jautāt, kādi bija vispār sociālo mēdīju komentāri? Es lasīju kaut kādus tos pirmos, tas bija ziņkārības dēļ, jo, protams, bija raksts un sāka tā kā, pats arī interesantākais, ka bija daudz pazīstami cilvēki, kas rakstīja, bet ne man, protams, ka ne man, tā kā, nezinu, baidījās vai kaut ko, bet, piemēram, manai draudzenei, kāpēc viņa tagad par to stāsta, tas taču par to nevajadzēja runāt un kaut ko tādu, bet, varbūt man palēmējās, ka es neredzēju to, kas noteikti ir sarakstīts tagad, jo tie pirmie bija, tur, kad, gan jau, ka tur bija, es nezinu, speciāli viņi to darīja, jau tad tur sen izdomāja, ka tā būs jādara, un kad bez mazai, ka tas bija jau izplānots, kaut kādas tādas lietas, tas ir tā maigi sakot, jo tur tie citi komentāri, piemēram, tagad arī, kā es pati bieži lieku ziņas, tāpēc es sekoju līdz visam, kas notiek, un jā, tagad arī bija gadījums, nepateikšu, cik konkrētai meitenei bija gadi, un kad viņai bija bijušas seksuālas attiecības ar pilngadīgu cilvēku, un ka tiešām ir arī, piemēram, cilvēki, kas atklāti, ar savu vārdu, uzvārdu, ka tu redzi, ka tas ir īsts, profils, un tiešām raksta tādas lietas, kā, jā, bet jūs taču esat to, tu taču gan jau bija to pelnījusi, kāpēc tu vispār par to tagad kaut kam stāsti, un gan jau, ka vīrietim vai kam tur gribējās, un, kaut kādas tādas lietas, tā kā es vienkārši
kategoriski to nelasu, bet man, jā, tā kā es saku, man bišķiņ biedē dažreiz tas, ko cilvēki raksta. Nu, jā, un mēs, man liekas, arī mūsu sabiedrībā tādu kaut kā normalizējam caur celebrity kultūru. Tas ir tā kā normāli. Viņam ir 62. Kad viņi iepazinās, viņai bija 16. Tagad viņai ir 18. Viņi ir apprecējušies. Cik skaists pāris. Un es tā kā lasu, tā izskatās pēc pedofīlijas. Es nezinu, man liekas weird. Bet mēs vienkārši, tā kā, šis bagātais vīrietis, tās ir īstas attiecības vai tur kaut kāda aktieris. Ja mēs visi zinām to, tur ir tā līkne par Leonardo DiCaprio. Jā, par to, ka viņam tā kā vairāk, kā tā sieviete sasniedz 25 gadu vecumu, viņa tā kā ir out, vai ne? Bet sieviešu vecums nemainās. Leonardo DiCaprio gan vecums maidās. Jā, man tiešām pārsteidz, kad ir cilvēki, kas ar, tā kā nebaidās. Es pat vienkārši nesen kaut ko redzēju komentārus pie citas līdzīgas situācijas, un tu uzspied un skaties, viņam ir rakstīts, kur viņš strādā, un ka viņš raksta, tādus vārdus, kurus es skaļi tagad neteikšu, kā viņš sauc, un tad bez mazliet viņš savā LinkedIn profilā raksta, ka man patīk, tā kā es nevienu nešķiroju, man visi patīk, es esmu tik jauks, jautrs, un tad, vienkārši liekas ārprāts. Bet, tas ir tie sociālie tīkli, ar to ir vienkārši jārēķinās. Paldies tev, Ieva, ka tu dalījies ar šo stāstu pirms gada. Pirms gada šis stāsts notika, un tā bija pirmā reize patiesībā, kad man šķiet tā patiešām nopietni sākām runāt par to, kas notiek sportā, par to, kas notiek starp treneriem un apmācāmajiem. Un tagad gads ir pagājis, un mēs redzam, cik tālu mēs tajā diskusijā esam nonākuši, cik daudz citu skandālu ir bijis, cik ļoti ir mainījusies gan žurnālistu, gan mūsu kā sabiedrības izpratne par to, kas ir ok un kas nav ok studentu un pasniedzēju, treneru un apmācāmo attiecībās. Tā kā tiešām paldies visiem tiem cilvēkiem, kas vāc šos stāstus, žurnālistiem, kas strādā pie šiem stāstiem un cilvēkiem, un lielākoties tās ir sievietes, kas patiešām drosmīgi un pašaizliedzīgi izstāst šo stāstu. Jo, ja nebūs cilvēki, kas izstāsta šo stāstu, tad, diemžēl, pārāk daudz citu cilvēku, kas kaut ko tādu ir piedzīvojuši, nekad neiedomāsies, ka tas, kas ar viņiem ir noticis, nav normāli un pieņemami, un ka varmākām ir jāpaliek nesodītām. Varmākām ir jābūt sodītām. Paldies, ka esat kopā ar mūsu podcastu Muša. Sūtiet savus stāstus uz podcastu@gmail.com vai arī sociālajos tīklos. Stāstiet saviem draugiem, radiniekiem, visādās ballītēs. Stāstiet par stāstiem, ko esat dzirdējuši Mušā, un iesakiet viņiem klausīties mūsu. Šerojiet visos sociālajos tīklos nepārtraukti. Mēs tiešām ļoti to novērtējam, jo tad mēs ietaupam naudu uz Facebook reklāmām un nopērkam sev pa liekai kafijai latu vai kaut kam tādam retīgi smalkam. Kas tad veido podcastu Mušu? Tā esmu es, Džēma Sudraba, Agata Mežule, Marta Herce, Aneta Valaine, Anna Katrīna Elme un Linārds Romka. Tiekamies nākamajā epizodē. Tā!